Es esmu Alvils Krams, esmu asociētais profesors, plaušu slimību speciālists. Kāpēc mēģina aizliegt mentolu, dažādu garšu saturošas cigaretes, viņas attraktīvākas jauniešiem? Jo cīņa pret smēķēšanu tā ir cīņa par jauniešu domāšanu, jo mēs sakām, ka apmēram 90% uzsāk smēķēt 18 gadu vecumam. Patiesībā šeit, pēdējā gada Latvijas dati un arī Baltijas valsts vispār pusauģu smēķēšanas ziņā ir visaugstākās. Parasti uzsāk smēķēt, 89% sāk smēķēt jau 13-15 gadu vecumā. Un tas ir, un viņas viss, kas tikmēr šīs mentols un arī citādas smaržas garšas, viņas attraktīvākas tieši jaunieši to populārākas. Piesaistīt. Ja galvenais jau tabaks industrijā ir piesaistīti smēķētāji, bet viņš visu mūžu mokās, jo ļoti grūti atmest. Nikotīns ir ļoti spēcīga viela, kas izsauc atkarību. Psihiski aktīva viela, kas izsauc atkarību, viņa ļoti grūti, viņa attīstās no gadījuma uz gadījumu lietojot. Iespējams, ka tas atkarība veidojas ātrāk nekā no gadījuma uz gadījumu lietojot marihuānu. Ir publikācijas, viņas varbūt nereklamē, nekad varbūt arī heroīns, varbūt atkarība pat dažos pētījumos ir bijuši tā, ka tās, ka varētu būt lēnāk no gadījuma uz gadījumu lietojot. Ļoti ātri, kļūst par regulāru nikotīna atkarīgu cilvēku.